Vairākas dienas, 2 fermas, neskaitāmi daudz un dažādu pupiņu. Ko mēs uzzinājām par garšu? Par īstu garšu? Vai šī garša veido Latvijas īsto kafijas garšu? Man ir pāris jautājumi, uz kuriem man ir atbildes, kuras man nedod mieru. Man ir nepieciešama jūsu palīdzība. Mēs redzējām daudz dažādas šķirnes. Vai šķirne ir vienīgais, kas ietekmē kafijas garšu? Primāri visdrīzāk ir izcelsmes valsts. Nākamais jau tad aiziet reģions. Tad augšanas līmenis, augstums, kādā kafija aug virs jūras līmeņa. Cik labvēlīgi ir klimatiskie apstākļi. Cik veselīga būtībā ir vide. Un pieņemot, ka šie gan klimatiskie apstākļi, gan viņš ir labi paēdis un dabūjis lietu un vispārējo un vajadzīgās minerāla vielas un mēslojums, tad mēs dabūjam šo te gatavo ķirsi. Tad nākamais ir viņa novākšanas brīdis. Tad noteikti nākamais izšķirošais faktors ir tas, kā notiek, cik ātri un kāda notiek pārstrāde. Un tad jau mēs varētu definēt to, ka mēs esam nonākuši līdz zināmai kvalitātei. Kafiju novācot. Mēs redzējām, viņi daudz izmantoja arī modernas iekārtas. Vai ar rokām vāktas kafijas pupiņas ir labākas kā ar mehāniski vāktas? Nē, tāpēc, ka tas viss ir atkarīgs no sortēšanas pēc tam. Tu vari novākt ar rokām, tu vari novākt ar mašīnu. Mašīna tev novāks gan gatavos, gan negatavos, būs vairāk saplūduši, bet viss ir tajā, kā tu pēc tam to izsortē. Un laikapstākļi. Cik es sapratu, iepriekšējais gads ir bijis diezgan sāpīgs laikapstākļos un ražā. Laika apstākļi nav prognozējami. Un mēs visi, industrija un, protams, jo īpaši fermeri ir lielākā stresā no tā, kas te notiek ar tiem laika apstākļiem. Pārāk daudz lietus, pārāk daudz sausums, ja? Tad viss, kas ir pārāk daudz, nav labi. Un viņiem ar to savā galā ir jācīnās. Mēs šajā galā drīzāk cīnīsimies ar to, kā tas būs ietekmēs cenas. Par šo turpinot, kāda īsti līdz galam tad ir atšķirības starp komerciālu kafiju un specialty kafiju? Salīdzinājumā no vienas puses tā robeža ļoti trausla starp komerci kafiju un specialty kafiju. Un negribās teikt, ka komerci ir slikti un specialty ir labi. Skaidrs, ka specialty ir augstvērtīgāka kafija, tas ir nenoliedzams. Un tāds īstenībā mums tas mērķis ir, meklējot šo Latvijas kafijas garšu, atrast kaut ko tādu, kas ir ļoti labā balansā. Un viņš kā reize ir tāds varbūt tilts starp šo te trauslo līniju. Šim visam apakšā, protams, ir viens tāds acīm redzamais jautājums. Kāpēc vispār grauzdēt Latvijā? Mums neaug kafija. Kāpēc grauzdēt Latvijā kafiju? Kāpēc maizi cept Latvijā, nevis Igaunijā? Jo mums ir garšīgāka. Nu, to pašu arī saka Igaunis, drīzāk, viņam ir garšīgāk. Stāsts vairāk ir par svaigu, pieejamu produktu, ražotu tepatās. Un pievienoto vērtību atstāt Latvijas tirgu, Latvijas ekonomikā. Mēs tā kā ticam, ka tur itāļi māk grauzdēt, un tur vēl kaut kādas lielās nācijas māk grauzdēt, jebkurš, kurš māk grauzdēt. Katrs var pielikt savas kaut kādas zināšanas, prasmes un tirgus specifiku, lai attīstītu rezultātā garšu, kas viņa tirgumi saprotam. Primāri, kas mums interesē šobrīd, ir tas, ka mēs gribam piedāvāt patērētājiem augstvērtīgu produktu ar augstu pievienoto vērtību. Un kur var būt augstāka pievienotā vērtība, kā darbspēks Latvijas, enerģija patērēta Latvijas un rezultātā patērētājs 100% visu naudu ir atstājis Latvijas ekonomikā. Ne? Apkopojot mūsu visu zināšanas, liecības un pieredzi, šī izmeklēšanas fāze ir devusi man pilnīgu skaidrību par garšu kā tādu. Taču to, kas latviešiem garšo, drīzāk zinās teikt viņi paši.